Šai dabisko pļauju sēšanas vietai gandrīz var svinēt jau pilngadību. Šeit pirms 17 gadiem tika iesēti pirmie eksperimentālie paraugu laukumi. Un pa to laiku šī vieta, protams, ir būtiski mainījusies, un te ir mainījies gan mitruma režīms, gan apsaimniekošana. Tajā laikā, kad es šeit iesēju pirmās sēklu saujas paši savāktas dabiskos zālājos, šeit bija tāds padomju laikos kultivēts zālājs, ļoti garlaicīgs, ļoti maz sugu. Tāds mēreni mitrs, vairāk uz pamitru, bet ļoti, ļoti vienveidīgs, un tādēļ arī radās tā doma, ka vajag. Kas šeit tika darīts, te tika noņemta velēnas virskārta tādos nelielā laukumā, un tad tika sadurstīta augsne, un tur sēts, un arī kontrols paraugu laukums, kurā netika darīts nekas. Un šis ir tas, kas joprojām ir atrodams kā visdaudzveidīgākais, sugām bagātākais, dažādi ziedaugi. Man vienmēr patīk šeit atnākt vīgriešu ziedēšanas laikā, kad tas laukumiņš tā labi izceļas. Tā laikā, kad es sēju, šeit tika pļauts siens, šobrīd te ganās lopi. Šajā brīdī konkrēti lopi vēl te nav intensīvi bradājušies, taču kopumā tas ir vieta mainījis. Ziemā parasti intensīvi saroka meža cūkas, var sakot, viss tiek apgriezts otrādi un nekas nav ideāli gluds, bet kopumā es varu teikt, ka šī vieta ir mainījusies, jo augi pa šiem gadiem ir izklīduši no sētajiem paraugu laukumiem. Šeit, piemēram, dažus gadus ir daudz zvaguļu, kas ir izlīduši ārā no paraugu laukumiem un aizgājuši paši savās pļauju gaitās. Un šeit ir arī izdzīvojušas tās sugas, kurām vajadzētu izdzīvot palienēs, un savukārt ir iznīkušas no iesētajām tās, kas tajā laikā, kad šeit bija sausāks, varbūt dzīvoja tīri labi, bet tagad tām kļūst par mitru. Un šeit ir redzami dažādi augi, starp citu arī gladiolas, garlapa veronikas, purva gandrene. Šeit ir iesēta arī zilganā molīnija, šī te graudzālīte. Apakšā var pameklēt dažādus grīšļus, kas raksturīgi dabiskiem zālājiem. Šeit atkal molīnija, garlapa veronikas, lapiņas. Pameklēsim vēl, šeit ir pļavas bitenes, lapiņas, lauka blaktene. Protams, arī labi dzīvo dižzirdzene, kas ir mitru vietu augs. Šeit arī, protams, sugas, kas pašas par sevi ir ieviesušās molīnijā, izskatās šī vieta patīk, un liekas, ka šajā pļauju masīvā arī kādreiz ir bijuši molīnija zālāji, kas ar noāršanu padomju laikos pilnīgi iznīdēti, un nekas no tiem nav atlicis. Bet tagad iespējams, ka no šī laukumiņa kaut kādā tālā nākotnē atkal varēs atjaunoties līdzīga veģetācija. Šeit ziemeļu madara arī šeit nebija iesēta. Tad mazā violetā puķīte, parastā brūngalvīte. Šeit ir otruba grīslis, reta suga. Šeit arī joprojām man pat par brīnumu dzīvo lielziedu vīgriezis, tātad šeit raksturīgās lapiņas, kurai kopumā liekas te par mitru, bet tā nav pazudusi un joprojām kopš laikiem, kad tika iesēta, šeit ir sastopama. Un te varētu meklēt vēl un vēl. Šeit ir ļoti liels tas sugu skaits un liels iesēto sugu procents joprojām ir izdzīvojis. Manuprāt, ļoti labs un veiksmīgs piemērs, kā dabisko zālāju sēšana var nest labas sekmes.